Kāpēc tas ir aktuāli? Tieši tas iet roku rokā ar tehnoloģiju attīstību. Un cilvēki atradīs ar jaunām tehnoloģijām ar vien interesantāks, viltīgāks veids, kā apkrāpt cilvēks. Man ir interesants stāsts, ka es strādāju tieši ar drošību saistītā uzņēmumā, un es par drošību zināju diezgan daudz, kas ir ļoti labs piemērs, ka pat tāds cilvēks kā es var apkrāpt. Tā, vispirms nereāli liels paldies, ka tu piekriti uz fikso sarunu. Tas ir itī paši. Tāpēc, ka jebkurš cilvēks, esmu intervējis un sarunājusies ar ritīgi dažādiem cilvēkiem līdz šim. Un parasti tas statements ir dzīve saruna par aktuālu tēmu, kas ir aktuāla man, un ko cilvēks pārzina, ar ko es sarunājos. Un izskatās, ka tu baigi labi pārzini to tēmu, par ko tu esi publiski šobrīd atrodams. Es domāju, tie no jums, kas tagad fiksi iegooglētu Elvisa vārdu, atrastu informāciju, ka viņš viskaut kur runā par rītīgi labām tēmām. Ko es ar to domāju, rītīgi labās tēmas ir, ja jūs gribat palikt kaut cik ar saviem resursiem, ar tiem resursiem, kas jums šobrīd ir, jums ir vērts sākt domāt, es domāju, monetāriem resursiem. Jums ir vērts sākt apdomāt savu drošību arī bišķīt citā līmenī. Un šī saruna ir vērsta uz pārsvarā vecākiem, tādiem tikai veciem cilvēkiem kā es, ap 40, kuri domāja, ka pasaule varbūt ir mazliet labāka nekā viņa ir. Bet Elvis mēdz tādus kā mūs apgaismot ar zibeni, ka klau atver acis. Un mans pirmais jautājums tad tev būtu, kāpēc šī aktualitāte un vai tiešām ir tik traki šobrīd? Jo vakar es redzēju arī to, ko tu televīzijā darīji, un tas bija visai graujoši. Es domāju, attīstoties tehnoloģijām, tas jau paliks ar vien aktuālāk, tas jau šobrīd paliek. Kāpēc tas ir aktuāli? Tieši tas iet roku rokā ar tehnoloģiju attīstību. Un cilvēki atradīs ar jaunām tehnoloģijām ar vien interesantāks, viltīgāks veids, kā apkrāpt cilvēks. Un līdz ar to, ja mēs neiesim tam līdzi, un ja mēs no tā atpaliksim, tad mēs paliksim lielos zaudētājos. Un, ja es un vēl daudz citu cilvēku neizglītos citus par drošību, tad mēs paši no tā zaudēsim naudu, jo visi šie cilvēki, kas pazaudē naudu, tas ir liels rops mūsu pēcbūtības nodokļos, jo šie cilvēki to naudu neiztērē pie mums, bet atdod krāpniekiem svešās valstīs. Un tāpēc, domājot par mūsu kopējo labumu, ir vienkārši jāizglīto, un tie, kas saka, ka tas ir valsts uzdevums, ka tas ir iestāžu uzdevums, nē, viņi nevar to fiziski nevar izdarīt. Nav iespējams, it sevišķi vēl, tas nebūs kā varbūt uzbrauciens, bet tādam lēnam aparātam kā valstī, kur lēmumi tiek pieņemti diezgan lēni, saprotam iemeslu dēļ, tādos tempos, kā attīstās tehnoloģijas, negaidiet no valsts, ka jums palīdzēs. Tas nav vienkārši fiziski iespējams. Tā nestrādā parlaments, tā nevienā valstī. Un, par to ir jādomā. Vai tu pats esi bijis apkrāpts? Jā, kāpēc tā te? Jā? Vai tu vari vienu pieredzi pastāstīt, rītīgi vienā teikumā? Kāpēc, cik liela summa, ja tā bija summa, un cik liels bija tavs šoks un neticība sev varbūt? Man ir interesants stāsts, ka es strādāju tieši ar drošību saistītā uzņēmumā, un es par drošību zināju diezgan daudz, kas ir ļoti labs piemērs, ka pat tāds cilvēks kā es var apkrāpt. Man bija telefons zvans no Svetbanka numuru, viss tur bija pēc protokola, kā Svetbankā vajadzēja klasiskais. Tad vēl tas nebija tik klasisks, tad bija pirms daudziem gadiem. Un bija jānobloķē karte, un principā viss pēc protokola man paprasīja, autorizējos ar Smart ID vai tajā laikā, es kodu kalkulātoru nosaucu, kodu, un jā, bija aizgājusi diezgan paliela summa no manu kontu projām.
liela summa, principā, gandrīz 11,000 eiro. Tā kā, Nu, tā nav maza summa. jā, tā kā, un kopš tā laika, jā, es ļoti daudz jau kaut kādus daudz gadus čakarēju krāpniekus, vienkārši čakarēju. Un tad es vienu dienu Atbildot uz nolēmu, zvanu vai kā, nu, tā, ka tu sāki atbildēt, tad viņi arī sūtīja atbildot kaut uz ko. zvaniem, Okay. jā, bet pārsvarā Facebook šos te krāpniekus, kas krāpjas ar Facebook tām precēm. Un, Mm. kur vienkārši tu nosūti naudu, viņi tev it kā caur Omnivu atsūtīs to preci. Nu, tik primitīvi vienkārši, bet tas beigās dažos gadījumos, jā, un tad es vienā dienā nolēmu par to ierakstīt Twitterī, varbūt kādam būs interesanti, jo es pārsvarā, ja tā nebija gluži, tā ir saistīta ar mani tēmu, ar to, ko es daru, jo es pārsvarā jaucu ārā ierīces, rādu, kas ierīcēs iekšā, veidoju pats ierīces, izglītoju cilvēkus par tehnoloģijām. Un man vairāk šajā visā krāpnieku lietā interesē tieši tas tehnoloģiskais aspekts. Tieši kā viņi to dara, kā viņas varētu ar tehnoloģijām apmānīt tā kā, nu, kaut ko. Drīkst tev dot 2 piemērus Nu, manā pieredzē. Pirmais piemērs būs tavs minētais Facebooks. Es esmu pašnodarbināta persona. Un manam uzņēmumam es biju uzlikusi, nu, tā kā reklāmu ēdus. Caur tiem mediem piekonektēju, es taču nepārdodu traktors. Man pakalpojumi ir mazliet savādāk. Bet man bija pievienojusies kompānija no Vācijas, kur sāka savus ēdus laist caur manu, nu, tā kā caur manu uzņēmumu. Un man bija pievienots, es neatceros, kā tagad, progresīvais maksājums, vienmēr cikot, cik, jo vairāk skatījumu, jo tev vairāk, nu tā. Nu redz, mans progresīvais maksājums aizgāja no 20 eiro līdz pēkšņi līdz 200, jo mans limits, es nezināju, ka man ir jāuzliek limits. Un domāju, par šīm niansēm daudz nezinu, kas liek Facebook ēdus. Tas bija pirmais gadījums, ko man Facebook... Jā, bet tur bija iegūt pieeja tavam Facebook kontam. Jā, un tur es visu tā kā nomainīju, un es arī paņēmu... Facebooks bija īstenībā diezgan, nu, tā kā pretīm nākošs. Man tiešām arī atbildēja no customer care. Es galīgi nebija tas gadījums, kur tur man nedēļām bija jāgaida, un tad man arī līdzekļi tika atskaitīti, viņi ieteica man nākamos soļus, ko darīt. Tas ir krūti. Nākamais gadījums bija tagad nesen, un es varu tikai minēt, kur man dati tika iegūti. Es sēžu mājās, un pēkšņi no UK ir pasūtīta Domino's pizza. Un es zvanu savai bankai, un es saku, ka, nu, reāli, es tiešām zinu, ka es neesmu UK, un es pilnīgi noteikti šobrīd neēdu pizzu, un tā pizza ir pasūtīta par 50 poundiem, un es biju tieši ierēķinājusi, ka, nu, man viss sakrīt tā, ka man uz to brīdi to naudu vajadzēja. Un vienīgais, ko es varēju darīt, ir aizkrāmēt karti ciet, bet kā es domāju, kurā brīdī tas varēja notikt, es diezgan ilgu laiku periodu pirms pāris nedēļām biju pavadījis lidostā, jo es nebiju, man ēda nav nekāda aktīvi, un man es nezinu, vai tā ir konspirātora kaut kāda tur lieta vai kā, bet vai ir iespējams, ejot garām cilvēkam, noskanēt viņa kartes datus, kurus pēc tam viņš pasūta pizzu. Tas vienkārši tāds, ja tev interesē tehnikalitātes, varbūt, ka tu zini, kā to ir iespējams vai nav iespējams izdarīt, jo man to teica, ka to it kā ir iespējams izdarīt. Nē, gluži nē. Es vismaz ne mūsdienās. Es drīzāk domāju, iespējams, varbūt kāds ir vienkārši redzējis bildīt ar tavu karti. Jo daudz nezinu to, ka kartē pietiek tikai ar cipariem, ka nav vajadzīgs CVC vai expiration datums vai vēl kaut kas. Jā, šo mīļie klausītāji ņemiet vērā, ka tā ir mūsdienu realitāte. Jūs braucat vilcienā, un kāds nofočē jūsu kartes numuru, un ar to, kā Elvis saka, arī var mierīgi pietikt. Jā, nu šobrīd vēl ko man daudz saka, 3D Secure, tas 3D Secure un Lidostās? Nē. Ir tāda tehnoloģija, ka, ja tu veids pārskaitījumus vai kaut kādas lietas ar karti, tad tev uz to lietotni, piemēram, vai tā ir Svetbank vai vēl kaut kur,
vismaz pirmo reizi autorizējot to pirkumu, ka tev jāatnāk apstiprinājumiem. Piemēram, Revolut uzmetās, jo jūs tiešām apstiprināt šo te maksājumu. Jā. Lieta tāda, ka tas strādā pārdevēja pusē. Ja pārdevējs šo 3D Secure nav ieviesis, tad tas nestrādās. Un obligāti viņu ieviest ir tikai Eiropas Savienībā. Viņš varbūt vēl kaut kādos ASV veikalos, ja viņi vēlās, bet tas nav viņiem obligāts ieviest. Un parasti viss šie maksājumi no kartēm viņi aiziet uz kaut kādu Izraēlu vai uz kaut kādu valsti, kur šis nav obligāti jāievieš. Līdz ar to aizmirstiet, ka jūsu karte ir drošībā tikai tāpēc, ka, ja kāds uzzina jūsu kartes numuru, nevajag dzīvot ilūzijās, ka viņi ir droši momentā bloķēt, tāpēc, ka tā nauda atradīs savu ceļu uz citurienu momentā. Nu, mana banka atgrieza, man tā summa, iespējams, tāpēc, ka nebija tik liela, un viņa momentā tika atgriezt, un tur viss bija kārtībā. Man vienkārši vajadzēja apstiprināt iepriekšējos maksājumus telefonu zvanu laikā. Kas ir mans nākamais jautājums? Tu diezgan feini vakar parādīji, ka balss ir iespējams robotizēt, un cilvēks ir līdz asarām šokēts un sajūsmināts par to, kas notiek. Un, jā, es arī esmu redzējis, un tad jautājums ir nākamais līmenis, neskarsimies balsī, bet vizuālajam, tā kā sejai. Atkal minēšu to leģendu, ir pietiekot ar 3 apmēram fotogrāfijām, lai izveidotu video attēlu, kur uzlikt jebkurai sejai virsū un likt viņai teikt jebko. Vai tu to vari šobrīd tehnoloģiski jau dabūt gatavu? Ja es droši vien nedaudz papētītu, tad varētu. Es pagaidām vienkārši uz audio. Jo, kāpēc tam vispār pieķēros, varbūt, ja tu redzēji, tad ar mani sazinājās Šipsī dziedātājs, un viņš šobrīd tiek gatavot teātra izrāde Artūram Skrastiņam. Par godu, tā kā par viņu biogrāfiskā izrādi un dziedās Šipsīs, bet viņi gribēja, lai izklausās pēc Artūras Krastiņa. Sazinājās ar mani un teica, vai es to varu, un es, protams, kā parasti manā stilā, vienmēr visās darba intervijās esmu tā darījis, es nezinu, vai tas ir labais likt, bet es vienmēr saku, jā, man ir 20 gadi, vai ne, šobrīd man 35 gadi, bet, tad, kad man 20 gadi, bet man jau ir 25 gadi pieredze šajā tehnoloģijā, un es esmu pats tā kā profesionāls, un šeit bija tas pats, tā kā viņš zvana vai var pārvedot balsu, es tā, protams, ka var, bet vai tu to vari? Un es tāds, nezinu, es nebiju tik pārliecināts, jo šis tomēr bišķiņ, lai arī ir ar audio saistīts lauciņš, un es audio kaut ko saprotu. Esmu gan strādājis audio uzņēmumā, gan pats programmējis dažādas atvērtā pirmkārt risinājums ar skaņai. Līdz to es kaut ko saprotu no skaņas, un tāpēc domāju, varētu būt interesanti. Un man arī nebija ultimāts, tā kā, ja es to neizdaru, tad darīs kāds cits vai ka to nevarētu neviens cits vai vēl kaut kas, ka man ir obligāti, tas man ir jāizdara un viss. Un tā kā nebija ultimāta, tad jā, es pamēģināšu, kāpēc ne, un es pamēģināju, principā es kaut kādu nedēļu meklēju visādas mākslīgā intelekta algoritmus, kas to var izdarīt, un līdz es izmēģināju dažādas produktus, un viņi, principā, kā parasti, kad zinātnieki raksta kaut kādus savus darbus un nedod Dievs zinātnieki pieķerās pie koda, tās ir pilnīgi šausmas. Zinātniekiem nevajadzētu nodarboties ar programmēšanu. Tāpēc, ka viņiem nav jūtu? Vai kāpēc? Tāpēc, ka viņi neprot programmēt. Tas, ka viņiem ir domas vienmēr iet pa priekšu darbiem. Viņi vienmēr domāja uz priekšu, tad, kad tev ir jāatgriežas pie tā koda atpakaļ. Viņi ātri kaut ko haosā uzraksta. Mēs tomēr programmētāji, mēs rakstam sākumā testus. Tad, kad testi ir uzrakstīti, viņi visu failo, tad tu sāc rakstīt kodu, kamēr tie testi pa vienam sāk strādāt. Zinātniekam rakstīt sākumā testus un pēc tam reālo kodu, kas to dara, viņš jau sen pazaudē visu domu, un tāpēc viņš sāk ar kodu uzreiz, un tas viss kods vienmēr ir miskast. Vienmēr, kā es kaut kādu zinātnieku kodu mēģinu palaist, nekas nekad nestrādā. Tev vienmēr ir stundām jāpavada, kamēr viņi piedarbina.
Un tad es atradu vienu cilvēku, kurš izdarīja jau tieši to, ko vajadzēja. Viņš paņēma zinātnieka kodu un uzlaboja un pārtaisīja. Jo es ļoti ilgi skatījos uz to, un es nomācījos tā pamatīgi. Es atradu to cilvēku, atradu viņa kodu, un tad es palaidu, un tas viss strādāja. Un es zvanu šipsiem un saku, ir. Es sākumā, es starp citu pirmā ziņa, ko es viņam nevis zvanīju, ka ir, bet es viņam aizrakstīju to skrastiņu balsī. Tā kā, jā. Un tas ir vienkārši tu ierunā tekstu un palaid kodu pa virsu, un viņš Jā. vērot balsi. Jā. Fenomenāli. Nu, cik vien tas fenomenāli var būt? Jā. Tev jau ir ciemiņi nākamā intervija? Nē, es vienkārši domāju, man gaisma, man vienkārši pilna telpa ir, kā redzēt, man ir pilns ar gaismām. Šo es esmu redzējusi, citreiz tu publiskā telpā izliec projektu, ka man patika viena bilde, ko tu teici, es iesākot projektu biju domājis iztikt ar vienu kameru un ir kāds 4 un ir viss apskaņojums un ir viss. Jā, mēs sākumā domājam, mēs filmēsim ar iPhone un ar parasto šo te. Parasto fotografēšanas. Tas ir izdarāms, jā. Bet, parasto fotografēšanas gaismu. Vienu video mēs izturējām, 2 izturējām, pēc tam sapratām, ne, vajag gaismas. Un kāpēc vajag gaismas? Tāpēc, ka ar foto gaismu tev raustās viss. Jo tev no sienas nāk. Tāda gaisma, kad te augšā. Jā. Un to es neielietoju video nekad. Es dienas gaismu pārsvarā, jo viņi flikaro, jā. Jā, tāpēc, ka tev no sienas nāk 50 herci, un tev kamera filmē ar 30 herciem. Un viņas nekādīgi nevar. Starp citu, ja tu lieto iPhone, varbūt, es nezinu, bet iPhone, tu lieto iPhone? Vai? Es lietoju, jā, es lietoju veco. Jā, iPhone'am ir uzstādījumi 25 kadru sekundē, un tad tev neflikaros tā gaisma. Ok, tieši tāpēc jums iPhones bija pirmā preference. Jā, tieši tāpēc mēs lietojām iPhones, jo savādāk mēs nevarējām neko iefilmēt. Bet tas bija tās čakars, un mēs gribējām uz 30, jo tomēr visu ekrāniem ir 30, un attēls ir asāks uz 30. Un YouTube'ā, labi, YouTube'ā var ir 25, bet, tomēr tāds defaultais visā industrijā ir 30. Un tad mēs ieguldījāmies gaismās, kārtīgi nopirkām LED lielās 2 gaismas, un tad pēc tam arī statīvs, un tad jau arī ieguldījāmies kamerās, jo kā tad labs gaismas un nav labas kameras. Jā, starp citu, īstenībā tas nebija iemesls galvenais, kad iPhone normāli uzkarst filmējot. Un dabūt no viņa lēnā portā ārā datus, tas ir vienkārši nāve, ka tev ir gigabaita liels video iefilmēts, un tev viņi dabūt ārā. Nē, nevis gigabaitu, bet 100 gigabaitus. Jā, mums bija viens no video. 100 gigabaitus? Jā. Ar kādiem telefoniem jūs to filmējāt? Ar iPhone 4K, ar maksimālo, maksimālo izšķirtspēju un maksimālo frame rate. Un ar 2 iPhone'iem. Mēs paralēli. Jā. Es gan neatceros, vai iPhone'am bija tik liels, bet mums kamerām ir ar tādu pašu. Ar tādu pašu kvalitāti mums bija viens video 100 GB. Mēs filmējam arī viņu 10 stundas, tā kā 11 laikam. Tā kā ar iPhone nevarētu tik ilgi pafilmēt, tāpēc viņš vienkārši pārkarst, nomirst. Tev ir viņš jādzesē. Un baterija, protams, baterijai galvenais, kas ir karstums. Nekādā gadījumā neļaujiet, lai jūs bateriju uzkarst, jo tad viņi jau tā ātri būs beigta. Tas ne tikai iPhone'iem, manuprāt, vai ne? Jā, tas jebkurai litija baterijai. Vienkārši tas, ka kamerai tu izvelc ārā, ieliec bateriju lādēt, ieliec nākamo. Mēs tā regulāri filmēšanas laikā vienkārši laiku svapojam baterijas. Un pat ja viņi pārkarst, tev vienalga, izmet viņu, aiziet nodod utilizācijai un pēc jaunu bateriju. iPhone'am viss, tās telefons ir izmetums. Jā, šito arī daudzi nepiefiksē, ka mūsdienu tehnika bieži vien ir tāda, tā kā discardable. Jā. Tas ir, un viņi nemaksā lēti. Labi, es tev gribu iedot 2 cepumus, loģiski virtuālos. Tā, pirmais cepums ir par bērnu iesaistīšanu vispār programmēšanā, bet arī... vēl vien gaismu. Super, tagad tev ir labāk redz. Un arī programmēšanā, bet arī interesē par fiziku un procesiem ar taviem tiem robotikas, tiem Lego
pasākumiem visiem. Un tiem, kam interesē, vienkārši googlējiet un skatieties, par ko es runāju. Tāpēc, ka daudzi vecāki, viņiem resursi ir tepat mājās uz vietas, viņi vienkārši neiedomājās viņus pielietot, bet tu to reāli jau atrod laiku un dari. Kamēr bērni ir dārziņā, vai es nezinu, kad tu to dari. Un, un tas otrais cepums ir par, ar ko mēs jau iesākām šo sarunu, par cilvēkiem, kuri viņi ir zaudējuši varbūt tā kā tvērienu un investējuši savu dzīvi citos virzienos, bet viņi tomēr tā kā, negrib būt pilnīgi lohi, un viņi grib, tā kā, tomēr, ja viņi kaut ko nopelna, saglabāt un neiekrist kaut kādos tagad lūkos, tāpēc, ka šis laiks ir ļoti, ļoti aktīvs. Man bērns arī, viņš, es nemelošu, bet viņš mākslīgo intelektu izmanto, tad, kad viņš raksta kaut ko, tāpēc, ka viņš ir bilingvāls un viņš nespēja nevienā valodā šobrīd uzrakstīt tik labi, cik viņš vēlas, un viņš izmanto pakalpojumus, kāda ir iespējama. Un nesauksim te vārdos. Bet tā ir arī bīstamība, jo mēs ar vīru uztaisījām eksperimentu pirms 3-4 mēnešiem. Mēs palūdzām uzrakstīt pasaku par ezīti Imanta Ziedoņa stilā un zālītes, Māris Zālītes stilā. Un zini ko? Uz to brīdi jau ir pietiekami attīstīta viss, ka, vairāk nekā 4 mēnešus atpakaļ. Tu reāli, ja tu nezinātu, tu domāji, ka tas ir to cilvēku teksts, un tas ir tas biedējošais faktors, un tas ir tas, ko es gribu. Es zinu, ka tev nav daudz laika, bet es gribu lēnām tā kā vilku kopā un reducēt, kas ir tas padoms uz tā fona, ko es pat noraksturoju, ko var vispār panākt, un ko tu esi mums izstāstījis. Es nerunāšu te par Āfrikas preciniekiem kaut kādiem un miljonu mantojumiem, bet varbūt 2 punktus, kam cilvēkiem ir jāpievērš uzmanība, jo ir sajūta, ka bērni zina vairāk par mums šobrīd bieži. Un es domāju, ka tā nav tikai man tāda sajūta. Un mums vienkārši fiziski nav laika tam visam, kā tu teici, tā kā izsekot līdzi. Kam pievērst uzmanību, kur varbūt vispār nelīst, piemēram, nepirkt Facebook ēdus šobrīd, ja tu reāli nezini, ja tu neizproti, vai, kas būtu tie pamata padomi, kurus tu pateiktu tādam average cilvēkam? Nē, nepirkt Facebook ēdus, tas jau ir tāds, kāpēc lai to nedarīt? Tas, ka ir risks, ka tev uzlauzīs kontu, tad neko nedrīkst dzīvē darīt. Nē. Protams, vajag izmantot pakalpojumus. Ja godīgi, man nav neviena tāda konkrēta ieteikuma. Ir tikai viens konkrēts ieteikums, kas ir īstenībā tāds vispārīgs. Vienkārši būt uzmanīgiem. Un es teiktu, kā es vienmēr saku, man cilvēki raksta, ļoti bieži man Twitterī kāds atrakst. Šis te, tā kā man, vai es esmu paranojas kā mamma, vai paranojas cilvēks, vai kā man bieži tur raksta, bet man šis liekas aizdomīgi. Un es vienmēr atbildu, mūsdienās nav tāda lieta kā pārāk paranojas. Tā, ir jābūt ļoti, ļoti paranoiskam par visu, kas tā notiek. Kamēr tas varbūt neskar kaut kādas sensitīvas lietas, tā es pacēlu roku. Viņi tagad sāk reaģēt, es rādīju tam sapredz. Jā, es zinu. Vienkārši viņš rāda, es laiku nolaižu, bet šoreiz nepaspēju nolaist. Ja tas sāk skart kaut kādas lietas, un arī, pirmkārt, ja tas skar kaut kādas lietas, kas ir sensitīvas, piemēram, bankas konta, kartes numuru, vēl kaut kas reiz esiet kritiski, vai tas tiešām ir cilvēks, ar ko jūs runājat, vai tas ir tiešām tas, ko jūs domājat, ka jūs runājat. Bet tad atkal ejam tālāk paranojā. Un vai tavs mammas vārds ir sensitīva informācija vai nav? Tāpēc, ka bieži vien tev paprast, piemēram, kas sauc tavu suni. Un tu tāds, tā un tā. Bet patiesībā tie ir drošības jautājumi kaut kādā lapā, kur tev ir jāatbild, lai identificētu, ka tas esi tu. Un tu esi šos visu drošības jautājumus. Jā, un tu esi šos visu drošības jautājumus atbildes uz tiem atklājis kaut kādam svešam cilvēkam. Un tajā brīdī pat tavs suņu vārds ir sensitīva informācija, ko nevajadzētu izpaust. Un jā, izklausās paranoiski, pat nestāstiet savu suņu vārdus nevienam. Es nezinu, ko es varu ieteikt. Ieteikt dzīvot mierīgi, tāpēc, ka jūs neceļat nevienam klausulī, un tāpēc jūs nevar uzlauzt, ir pilnīgs stulbs ieteikums, ko man daudz Twitterī saka. Man nevar uzlauzt, tāpēc, ka es vienkārši
ne ar vienu nerunāju, nekur nedalos saviem datiem. Jā, protams, tic man, tu gan dalies ar saviem datiem, gan arī, ja vajadzēs, cilvēks atradīs, kā tev tik klāt. Tāpēc, man liekas, pārdrošība ir pats bīstamākais, kas var būt. Ja jūs jūtaties droši, tad ir ļoti slikti. Nedrīkst justies droši nekur. Jā, tas ir reizē nomierinoši to dzirdēt un reizē trauksmaini, jo mans pamatarguments, kādēļ vispār man, nav it kā baigi tāda, tā kā precedenta, ko es gribu vai ko es negribu arī šajās te sarunās pateikt vai nepateikt, bet mans pamatarguments bija tā, ja gribēs uzzināt par mani, tad gan jau uzzinās tik un tā, un manuprāt, nevajag būt stulbam, bet arī tā pārlieku slēpšanās un tā ņemšanās, viņi ir ļoti nogurdinoši. Vienkārši vajag būt saprātīgam un nemētāt datus pa labi, pa kreisi, tur, kur tas nav. Bet ja būs krāpnieks nomērķējis, tad gan jau viņš tā kā tiks tik un Jā, un nākotnē tas būs ar vien trakāk. Jūs pasakat savam draugam kaut ko viņš tikai drīkstēs zināt vai vēl kaut ko. Pēc mēneša viņam atnāk no jūsu telefona numura jūsu balss, varbūt gluži ne jūsu lai gan varbūt arī no jūsu telefona numura. Iespējams, ka atrod cilvēks kaut kādu veidu, kā no jūsu telefona numura balss ziņu ar jūsu balsi ierakstu. Klau, atceries to, ko es tev teicu pirms mēneša, es aizmirstu tur tos pāris cifars. Nezinu, es tev kartes numuru devu, es aizmirstu pāris cifars. Un viņi tā izmēģinās 1, 2, 3, 10, 100, un vienam trāpīs. Un draugs izpaudīs jūs to sensitīvo informāciju, ko jūs viņam uzticējat, jo viņš domāja, ka jūs viņam prasat viņu atpakaļ. Līdz ar to, nav pat tā, ka tu vari būt uzmanīgs un tāpēc tu neko necietīsi. Bet ja tavu draugu nebūs uzmanīgi, pēc tāda lieta kā telefona numuru vispār, es jau pateicu vakar arī 900 sekundēs. Vienkārši no viņas dzīvesbiedra aizsūt numuru. Nē, viņa aizsūt savā balsī, viņas dzīvesbiedram vienkārši no sveša telefona, Klau, es pazaudēju telefonu, atsūt man numuru. Jo viņas dzīvesbiedra telefona numuru man nebija nekāda problēma internetā atrast. Un līdz to no viņa uzreiz tikt pie Kristīnas numuru. Vienkārši. Jā. Un tālāk jau, kad tev ir telefona numurs, tad jau ir rakt tālāk. Vai kāds to gribēs, ir cits jautājums. Un to man vienmēr uzsver, man nav ko zakt. Nē, tev ir ko zakt, tev ir tava identitāte. Tev ir tavs laiks. Un laiks ir kā viena no tām schēmām, ko es aprakstīju Twitterī. Tev atnāk nenormāls piedāvājums, izdara šo darbu, tu to darbu izdari, viņš pārdod viņu tālāk pasūtītājiem par ļoti lētu cenu. Un tev neko nesamaksā. Un tu esi pazaudējis 2 mēnešus tulkojot grāmatu. Un tu domāji, ka tu tulko ļoti zināmam rakstniekam. Tu arī tulko ļoti zināmam rakstniekam. Tikai viņš neko nezināja, ka pa vidu ir starpnieks. Viņš šo grāmatu nopublicēja, un tev neko nesamaksā. Un beigās izrādās, ka pa vidu ir bijis starpnieks, kurš tev apkrāp. Tātad tas ir viens, ko no jums var nozagt. Tas ir laiks. Otrs ir jūsu identitāte. Cilvēks saka, man kontā ir 10 eiro, man tāpat neko nevar nozagt. Bet jūs saprotat, ka jūsu identitāte var paņemt kredītus 11,000, pa 20,000 vērtībā. Kas šobrīd, starp citu, viens reāls gadījums, kas man bija, par ko man vienkārši daudz cilvēku zvana stāst savus gadījumus, un man jau ir 2 gadījumi, kur bez ar 0, principā, kontā ir paņemta kredīta. Vienā gadījumā bija 11,000 eiro, otrā gadījumā 20. Tā kā tas, ka jums nekā nav, nenozīmē, ka jums tiešām nekā nav. Jums ir identitāte, un tā ir diezgan vērtīga. Šito varētu ielikt arī tādā tā kā lielākā kontekstā ar to, kas šobrīd vispār pasaulē notiek un cik vispār, paskatoties uz to filozofiski, un es zinu, ka tev ir diezgan plašs interešu loks, tāpēc es atļaušos to te iemest, cik vispār cilvēks ir vērtīgs. Un nav runa tikai par juridisko identitāti, bet arī par fizisko identitāti. Un tie ir plaši jautājumi, uz kuriem mēs jums neatbildēsim. Tie, kas klausās un skatās, tie jums pašiem būs jāizdomā, kādas ir jūsu vērtības. Un tas, ko es no savas puses varu ceļu kājai ieteikt, kad vienkārši ir vērts. Vecmāmiņas teica, ēdiet biespienu vai vienalga dariet jebko, kas palīdz jūsu smadzenēm darboties, nodarbojieties ar kādiem sportiem, elpojiet, draudzējieties ar cilvēkiem, tāpēc, ka pētījumi liecina, ka
demence un Alzheimeri, viņi tiek stipri vien aizkavēti un reducēti. Ja jums ir stipra komūna, jums ir forši draugi, ar kuriem jūs regulāri komunicējat, un vēl dariet lietas, kas jums rītīgi interesē, tāpēc, ka tas neuropathways stimulē, un jūs vienkārši ilgāk un priecīgāk dzīvosiet, un būsiet spējīgi varbūt tā kā tu saki, citreiz ir čujs, ka kaut kas nav tīrs, vienkārši, tad, ja ir, labāk būt piesardzīgam. Jā, man šitādi ir ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki saka, viņam ir sajūta, ka kaut kas nav, bet viņi tomēr grib noticēt un pārskait to naudu samaksā un nopērk pozitīvas biļetes. Un vēl pēdējā brīdī dodot naudu, un bija stāstīja, ka vēl dod naudu un cilvēks attiek dzīvē. Tā kā viņi jau, man liekas, ka šī ir krāpšana, un iedod to naudu un paņem, atnāk mājās un ir biļetes nereģistrēt. Un jā, ja jums ir sajūta, ka tā ir krāpšana, tas jau ir milzīgs sarkanais karogs, ka tā varētu būt krāpšana. Un to ļoti labi dzirdēt no tāda cilvēka, no tevis tehniski sausā programmētāja tipa cilvēka, tāpēc, ka čujs poņu ņuhs, kā saka, ja? Kā, ir jāpielieto. Un tāpēc mēs esam cilvēki, ka mums ir arī tā. Jā, un otrs, ja jums nav sarkano karogu, tas joprojām nenozīmē, ka jūs neapkrāp. Pat ja jums nav tā sajūta, ka šeit viss ir krāpšana, joprojām neuzticieties tam. Analizējiet ar savu racionālo prātu, vai tiešām viss atbilst tam, kā tam būtu jābūt. Jo visi krāpnieki pieļauj kļūdas, viņi kļūdās, bet kļūdās arvien mazāk, jo atcerieties, jūs esat viens nabadzīgs cilvēks, kurš neko nezina par to visu, un jums pretī stāv krāpnieks, kurš ir profesionāls, ar to nodarbojās gadiem. Viņam ir vesela komanda, viņam ir apmācības kursi, viņi katru gadījumu analizē, skatās, kas viņiem izdevās, kur viņi pieļauj kļūdas, kā lai no tām kļūdām izvairās. Viņi ir 100 soļus jums priekšā. Viņi ir to visu atstrādājuši, izanalizējuši, izpētījuši. Jums nav cerība pret viņiem, tāpēc vienkārši mēģiniet maksimāli nedot datus nevienam nekādus pat saviem draugiem, jo tie draugi pēc tam tos var izplāst. Jā, man nāk prātā entie piemēri, kur pēdējā laikā, kas ir PayPals, piemēram, arī PayPals ir vidēji droši, tāpēc, ka viņi tā kā garantē, ka tiks atgriezt tā nauda, ja nu kas, bet... Tad, ja nepārskait draugam, tad ir ķeksīts pārskaitīt draugam. Tā ir nianses, ko es gribēju pieminēt, jā, jo labi, šī saruna var reāli ievilkties, bet man arī ir nākamā, un es zinu, ka tu arī esi tā kā, limited edition, bet ar PayPal arī esiet uzmanīgi, tāpēc, ka pēdējā laikā ir trends lai no mana komerciālā konta pārskaitītu tev no sākuma man ir jāpārskaita uz mani pusi, can I trust you? Un tad tu tāds, vidēji godīgs cilvēks teiks, un tur būs bots vai kas tas ir, kas pretī tur runā, varbūt, ka tas pat ir īsts cilvēks uz to brīdi, kurš tevi tādiem vārdiem pasaka, ka liekas, es uzticēšos tam cilvēkam, lai jau ir, vai ne, es viņam pārskaitīšu, un pēc tam viņš no savu komerciālā konta. Bet tad, ko es darīju, es paņēmu uztaisīju screenshot ar tām ziņām, kur viņš atsūta man screenshot ar savējo, ka viņš jau ir apstiprinājis maksājumu, jau ir aizgājis uz mani pusi, salīdziniet ar oficiālajām PayPal lapām un paskatieties ar tipiskākajiem fraudiem, un jums izliks pirmajā lapā, kā izskatās tā lapa, jo invoice ir elementāri sastādīts. Maksājuma uzdevumi. Tas ir elementāri. Un jebkurai kompānijai, ne tikai PayPalam. Un pastam arī. Tas, ko tu teici par tiem pakamātiem, regulāri pienāk izziņas, kad jūsu sūtījums jums vajag samaksāt muita, bet ievadiet, nespiediet linku uz telefonu, ievadiet tipiskos fraudus pastam un paskatieties, vai tā ir tiešām, tur visticamāk nebūs tikai pascelvē vai tur būs kaut kāds extensions. Tie ir tipiskākie, kurus es varu no pēdējā mēneša iedomāties, un regulāri ir zvani, kuri mēģina ierakstīt pirmās sekundes vai tavu atbildi. Un es esmu pasākusi, es ceļu telefonu, bet es atbildu klusējot. Un tad es gaidu, ka sāks runāt, jo pēdējo zvanu, ko es palaidu garām, mums bija ar ārstu vizīte, un es nokavēju appointment, un tad viņi man zvanīja, lai pārliktu,
un es vienkārši, tā kā neatbildēju, bet tad es domāju, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas te neatbild uz nepazīstamiem numuriem, vai ne? Nē, tā nav. Es pat vienkārši, jo bija tāds periods, kur es vienkārši, tie zvani bija tik bieži, ka es vienkārši vairs necēlu. Nekādiem, kas nav reģistrēti. Bet kā tu saki, arī no pazīstama numura tagad var piezvanīt, nepievērsiet uzmanību. Jā, daudz cilvēku man saka, bloķēt vienkārši tos numurus, bet kāda jēga? Ko tas dos, ka jūs to bloķēsiet? Jūs varat nobloķēt kādu numuru, kurš, piemēram, labs piemērs, kad man zvanīja, es pēc tam zvanīju atpakaļ to numuru, tas ir reāls cilvēks, strādā kaut kādā uzņēmumā, tur, es būtu tā uzņēmuma numuru nobloķējis, un ko, ja viņam tiešām man vajadzētu, viņš man vairs nekad nevarētu sazvanīt. Varbūt. Tāpēc, pirmkārt, jums nekad nezvanīs divreiz no viena tā paša numura, līdz to bloķēt. Pilnīgi bezjēdzīgi, jo viņi uzģerēs jaunu numuru, uzzvanīs no cita. Otrkārt, jūs tieši kā reiz sev izdarat slikti, jo būs kāds uzņēmums, kurš jūs vairs nevar sazvanīt, vai kāds cilvēks. Tāpēc, bloķēt nav pilnīgi nekāds jēgas. Bloķējiet savus bijušos partnerus, kuri nav krāpnieki. Ja jūs negribat viņus savā dzīvē, bet uz krāpniekiem šis te neattieksies. Jā. Ok, labi, vēl kaut kāda, ja tev ienāk prātā kaut kas pēdējais, ko tu vēl gribi pateikt, un tad es tev ļaušu doties. Kas ir kaut kas varbūt no savas ģimenes pieredzes vai no kaut kā, kas tev liekas, vai ko tu bērniem gribi iemācīt ar šo te visu, ko tu dari? Tas, ko es kopumā gribētu pakāpties nedaudz soli augstāk, ja jūs kaut ko zināt, ja jūs kaut ko protat, neturiet to pie sevis. Dalieties ar to ar cilvēkiem, tāpēc, ka katru reizi izgudrot riteni, iedomājies, ja mums būtu katru reizi vienkārši jāizgudro kaut kāda lieta no jauna, ja mums nebūtu patenti, ja mums, patentiem ir sava, protams, kritika, bet patentu galvenā ideja ir tā, ka cilvēki dalās ar saviem izgudrojumiem, un lai citi var no tiem mācīties. Tā ir galvenā būtība patentiem, nevis neļaut konkurentiem ražot. Protams, ka to tā izmanto ļaunprātīgi, tā ir, bet galvenā ideja tomēr ir dalīties ar savām zināšanām. Un amerikāņi to ļoti veiksmīgi dara. Viņi dalās ar to, ko viņi zina, līdz robežai, kur tas jau robežojas ar komerces noslēpumu. Mums Latvijā tā dalīšanās ir, praktiski neeksistējoša. Un tad, kad ir tāds viens Elvis, kurš dalās, uzreiz ir, kurā politiskajā partijā viņš ir, kas viņam maksā un tādā garā. Nē, draugi, man neviens nemaksā un politikā es nelīdīšu, to es jums apsolu. Tā teica visi politiķi. Jā, tieši tā. Jā, nekad nesaka nekad, vai ne? Bet jā, vienkārši dalieties, un ja jūs dalīsieties, kā citi dalīsies, tad arī lēnām varbūt tā kultūra aizies. Kā es vienmēr mēdzu citēt, neatceros, kurā grāmatā es to lasīju, bija tāds labs teiciens, ar ko amerikāņu un tieši Silīcija ielas kultūra atšķirās no, piemēram, Eiropas vai Āzijas, ir tas, ka Amerikā, tieši Silīcija ielajā precīzāk ir tas, ka zivs zivi mazgā, zivs zivi baro. Jā, mazgā arī noteikti procesā. Jā, mazgā arī, jā. Zivs zivi baro, kamēr Āzijā jau īpaši zivs zivi apēd, un šeit arī Austrum Eiropā. Šeit ir tā, ja ir kaut kāds veiksmīgāks biznes, tad viņi vienkārši mēģina iznīcināt ar legāliem vai nelegāliem veidiem, jo redz konkurenci, nevis lai palīdzētu viens otram. Tad reģistrējiet uzņēmums Igaunijā, vai kā tur ir tagad populāri? Jā. Nē, protams, arī Amerikā notiek līdzīgi, bet tur tomēr tas viss notiek tā, ka tavu uzņēmumu tomēr finansiāli nopērk vai vēl kaut ko, un tu neaizies kā zaudētājs no tā. Tevi neiznīcina. Tev vēl ļoti labi par to atalgo, ka tu savu uzņēmumu pārdod. Pēc tam jau konkurence izdomā, viņš tev uzņēmumu iznīcina vai viņš patur. Redz, kur Facebook labs piemērs nopirka Instagram un neiznīcināja, bet patiesībā uzcēla pilnīgi jaunos apmēros. Un tā visu Silīcija ielas kultūru nebūtu iespējama, ja viņi vienkārši kurtiski reizi dienā nesanāktu kopā uz mītupiem. Tas ir tas, ko es Latvijā daru. Es esmu uzsācis, starp citu, Latvijas spēju izstrādātā asociācija ir pats vecākais mītups Latvijā. Šobrīd sākām 2007. gadā. Es pats taisu savus mītupus katru mēnešu otrajā otrdienā, kur mēs sanākam kopā, parunājam par aktualitātēm.
Tas ir vienīgais veids, meetupi, Twitteris, video, Facebooks, staigāšana uz, nezinu, ziņu kanāliem vai uz podkāstiem un runāt, vienkārši dalīties to, ko tu zini, un varbūt tādā veidā motivēt cits darīt to pašu. Un jebkurā nozarē. Absolūti, tas neatiecas tikai uz tehnoloģijām, un tas ir jebkur. Jo vienmēr būs cilvēks, kurš tieši to informāciju gribēja uzzināt. Viņam ir jāiet amerikāņu resursos, varbūt, ja viņš jau to valodu tik labi nepārzina, un pie tam parasti pētījumi vai kaut kādi resursi, viņi nav no dzīves, viņi ir tādi vidējā temperatūra, vai ne? Bet ja tu gribi zināt tieši to temperatūru, kas ir tev, tad tev vajag tieši to cilvēku ar tādu temperatūru, un bieži vien to var atrast tikai no dzīves stāstiem. Man tieši tagad būs pēc pusstundas Zoom mītiņš ideju ģenerēšanai produktam, kas runā par, manā nozarē, auglību, mikrobiomu, bet tas produkts jau ir radīts. Un mēs viņu domāsim, kā mēs viņu varam piedāvāt vienā seminārā, lai iepazīstinātu mazu daļiņu latviešu auditorijas ar to veidu, kā var arī domāt par auglību, mikrobiomu un kā mēs vispār kā cilvēki radam attiecības savstarpējās. Un viena no zvana dalībniecēm būs no Meksikas, un viena ir īru tautības cilvēks, kas dzīvo jau gadiem Teksasā. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka jūs varbūt šobrīd vēl nevarat iedomāties, cik daudz durvis ir atvērts, bet paņemiet un atveriet viņus vienkārši un ļaujiet iespējām notikties. Un es zinu, ka daļēji varbūt tu piekritu šo sarunu, tāpēc, ka mums ir kopējs geogrāfisks backgrounds un kopīgi draugi. Un citādā veidā man būtu ļoti, ļoti grūti dabūt ar tevi iespējams šobrīd sarunu, un to es reāli novērtēju, bet cepums kuldīgai, ko es varu teikt? Yeah. No kuldīgas nāk paši cilvēki. Jā, man arī Kurzemnieks ir vienīgais laikraksts, kuram es nekad neatsaku. Tā kā viņi tagad arī ar citu Kurzemniekā būs drīz. Laikam šonadēļ vai nākamnedēļ būs raksts. Man ir abonētā e-versija, tā ka es noteikti lasīšu. Čau, ļoti viss! Lai tev rītīgi superīga diena, un es ļoti novērtēju tavu laiku. Paldies tev! Jā.